Nu tā, reka mūsu vāģīts. Parādīšu, kā viņš izskatās no iekšpuses. Tā, lai paliek savai atmiņai. Un lai ir pēc tam tas pirms un pēc variants. Šāds reka viņš ir no ārpuses. Zaļš krupis. 87. gada. Parādīšu jums, kāds no viņš nāca. Kas viņam bija iekšā, kas nebija un kā viņš izskatās tagad. Jā, parāda rekurštāti, redz. Kā viņš izskatījās. Savai kaut kādai atmiņai. Tā. Šeit mums ir šādi beņķīši. Te bija uzlikts Čehovs, bet re, kur viņa krāsiņa. Re, kāds viņš ir. Oriģināli tie beņķīši bija. Tā, iekāpsim iekšā. Jā, visādi interesanti kloķīši, lai palaistu šo mazo krupi. Saimnieks smieklīgi šitos te visus cipariņus mums sarakstīja. Lai zina, kā iekurbulēt auto. Re, ka tur ar cipariņu. Tā, re, aizmuguri. Labi, kalpam ārā. Šis te nāca vesels komplekts visādiem labumiem līdzi. Te mums ir tāds dīvāniņš. Tāds smieklīgs galds. Kas te bija palicis? Čup visādām detaļām. Jā, tāda izskatās griezti. Smieklīgi. Tā tad no ārpuses un aizmugure. Aizmugure šāda te. Šāda te. Smieklīgs risinājums šis te. Uz kā viņš kādreiz gulēja. Tur iekšā ir vesela kaut ar kartoniem. Nu šāda te. Neko tā vāģīts, ne? Daudz darba, ļoti daudz. Bet rezultātā būs riktīgi smuki.